man liekas, ka īstenībā viens no iemesliem, es tā varbūt skaļi domāju, bet man 22 gados nomira labākais draugs. Jā. Man pašam bija 21, un es redzēju zārkā viņu, un es sapratu, ka es tā dzīvi negribu dzīvot. Randiņš ar Rūdi. Manā podkāstā runāsim par to, kā attiecības ietekmē un saistās ar mentālo veselību. Esiet sveicināti, cienījamie, mīļie Randiņš ar Rūdi klausītāji. Mēs esam atgriežusies ar jaunu sarunu. Iepriekš epizodē es jūs pārsteidzu ar Uģi Kuģi, un es ceru, ka jūs neesat atrakstījušies no mūsu kanāla pēc šīs epizodes, bet varbūt, ka jūs tieši pretēji kaut ko foršu no tā visa ieguvāt. Mums bija ļoti interesanta diskusija ar Uģi, un, kā zināms, Uģim ir arī ļoti daudz savdabīgi, interesanti viedokļi, tā kā droši dodieties noklausieties mūsu iepriekš epizodu. Bet šodien mums ir jauns stāsts, jauns viesis, un pie manis ciemos ir Artis. Sveiks, Arti! Sveiks! Es priecājos, ka tu izrādīji tādu vēlmi atnākt šeit un piedalīties Randiņš ar Rūdi podkāstā. Milzīgs tev paldies par to. Artis arī ir tas cilvēks, kurš ir pats izrādījis vēlmi atnākt uz šejien, un tas ir tas, kāpēc arī ir šis podkāsts, un tāpēc es joprojām aicinu ikvienu cilvēku, kurš šobrīd sēž un klausās, un kurš domā, ka viņš arī varētu nonākt šajā studijā. Droši rakstiet, es parasti nevienam neatsaku. Bet labi, Arti, tagad iesim pie tevis, un lai mūsu klausītāji nedaudz vairāk saprastu, kas tad ir Artis, aicināšu tevi iepazīstināt ar sevi, pastāsti, ar ko tu ikdienā nodarbojies, un cik tev ir gadu. Tātad, jā, man sauc Artis. Ja ir nepieciešams, var droši mani atrast arī LinkedIn profilā, tieši Artis Timofejevs. Un strādāju bankas sektorā, ja nepieciešams, arī to var noskaidrot LinkedIn profilā. Man ir 32 gadi. Un, kā arī pirms tam tu minēji, es pieteicos, jo man arī gribās pastāstīt kaut ko no sevis, izteikt savu viedokli, un kas to lai zina, varbūt kādam klausītājam arī būs vēlme iedziļināties, iegūt kāds atziņas un varbūt arī dot kādam piemēru. Tieši tā, tāpēc jau mēs šeit esam, lai, teiksim tā, mācītos viens no otra, kļūtu gudrāki un tā tālāk. Lai vienkārši tā doma paplašinās par to, par ko mēs šeit runājam. Banku sektors, tas tā ļoti nopietni izklausās. LinkedIn profils, tas arī izklausās ļoti nopietni. Es saprotu, ka citos sociālajos tīklos tad nemaz neesi atrodams. Jā, tieši tā. Mans vienīgais profils, kurā es esmu atrodams, ir LinkedIn profils, kas tieši saistīts gan ar organizācijām, profesijām, ar visu, kas ir saistīts ar izglītošanu, ar iespējām, attīstību un, uzrunā tikai LinkedIn profils, jo, sociālā vietne man nav aktuāla kā tāda, kā Instagrams, TikTokā es vienkārši skatos video, bet pats un neko nelieku, tīri ideju dēļ. Facebooks nav vairāk kā 10 gadi, jau Instagrams ir tieši tas pats, līdz ar to, sociālā vide kā tāda, īsti nav priekš manis. Man ir mana privātā dzīve, ar kuru man pilnīgi pietiek. Tas ir īstenībā ļoti apsveicami. Es domāju, ka daudzi mūsdienās to nemaz tā nevar atļauties izdarīt, un pat arī varbūt nevēlās, bet katram tas ir pilnīgi individuāli. Šādi piemēri, jāsaka, ir arvien mazāk, bet par tavu mentālo veselību nedaudz ieskicēsim, kā tu pats viņu vērtē, kāds tavs sajūtas šobrīd, iepriekš. Varu minēt to, ka arī kaut kādām mentālām veselības problēmām es esmu izgājis cauri, manuprāt, jebkuram cilvēkam tas ir bijis, bet cik smagi, cik ilgi, jeb ilglaicīgi, tas katram ir individuāli, bet manā gadījumā man tas process nebija ilgs, bet man pietika ar to mazo īsumiņu, lai secināt, ka arī man ir bijusi tāda iespēja iziet tam visam cauri. Un šobrīd es varu teikt, ka ar man viss ir kārtībā. Esmu atradis savu veidu, kā es varu nodrošināt sev veselīgas, labas un foršas attiecības ar sevi. Kas ir bijušas tās problēmas, ar kurām tu esi saskāries? Noteikti stress pats par sevi. Tas ir viens no iemesliem nedrošība, nepārliecinātība, viedokļu neizteikšana, nepastāvēšana par sevi, un rezultātā ir bara instinkts, nezināšana un tāda sevis
kaut kādā veidā tā iestrēgšana, no kuras nav nemaz tik viegli tikt ārā. Socializēšanās arī tajā laikā bija kļuvusi mazāka, bet dienas beigās, ejot visam laikam uz priekšu, strādājot ar sevi, lasot grāmatas un papildus lietas, tad vairāk ir bijis darbiņš ar sevi, kur rezultātā tu no tā esi ticis ārā, un esmu šodien šeit. Jā, šis vairāk man izklausās pēc tādām pašizaugsmes lietām, varbūt, ka tu tā kā esi kaut kur vienkārši iestrēdzies tajā savā personības izaugsmē. Tas varbūt nav tik izteikti kā traucējumi kaut kādi, kā trauksme, depresija. Tas tev nav bijis? Man gribētos vairāk, ka nē. Man vairāk gribētos teikt, ka tā ir nevis bijusi kā depresija, bet vienkārši nezināšana par to, ko tālāk darīt. To, protams, var formulēt tā, vai jebkāda savādā, bet es to neteiktu, ka man būtu bijusi tāda tiešām ļoti smaga depresija, bet nē. Tā ir vienkārši tāda nezināšana, kas ir tas ceļš tālāk ejams, karjeras ziņā vispār kopumā? Jā, noteikti es esmu bijis tas cilvēks, kam īsti nav bijis skaidrs, ko vispār dzīvē darīt, un esmu secinājis to, ka es esmu tas cilvēks, kas spēja ātri attīstīties, mācīties un pielāgoties tai konkrētai situācijai, kāda viņi ir. Jā, tas, kā tas tālāk ietekmē man psiholoģisko veselību, ja mentālo veselību, psiholoģiski. Tas jau ir cits stāsts, jā. Tur jau pēc tam var just tās beigu kaut kāds paliekas, jā, kas ir palicis no tā, kur tu esi pielāgojies, kā tavs ķermenis jūtās, kā psiholoģiski tu jūties, un tad rezultātā ir tā, ka varbūt šis vairs nav ok, jo tu kļūst trauksmaināks, tu kļūst nepārliecinātāks, jā, kaut kā tam līdzīgi. Kas ir tās lietas, kuras varbūt esi atmetis darīt, jo tu esi sapratis, klaus, šitā es nevaru? Piemēram, es nezinu, pārāk daudz pārbaudīt aiz sevis, vai tas ir izdarīts, vai viss ir kārtībā, vai tiešām vēlreiz man iedzāt. Kaut vai kā piemērs ir durvju aizslēgšana, logu aiztaisīšana, tas ir tikai mājās, jā, bet arī darba ziņā, vai darbs tiešām ir izdarīts līdz galam, vai tiešām tu esi pārliecināts par to, ka tu esi sapratis pareizi, kaut vai mācību uzdevums, darba uzdevums, un tas viss rada tādu iekšējo trauksmi, jā, tu kaut kādā brīdī jūties nepārliecināts, un tad tu vienmēr rodi iespēju pajautāt kādam, un tad vienmēr tu pieņem to, ka cita cilvēka viedoklis būs tas pareizais, kur tu pazūdi. Un nestrādājot ar sevi, neizveidojot pašam savu viedokli, tad īsti tu paliec nekur, un tad ir jautājums, kāpēc tu vispār esi šajā pasaulē, un kāda ir tava tā misija, vīzija vai mērķis, kāpēc tu vispār gribi būt šeit. Un kā tu vairoji sevī to pārliecību? Būsim godīgi, pateicoties manai sievai, jā, es gribētu teikt, kur ir manuprāt, psiholoģe, jā, kur ar mani ikdienā ir strādājusi no, manuprāt, 22 gadu vecuma, kas ir mani ieklausījusies, sadzirdējusi mani, un rezultātā ar savas sievas palīdzību es esmu nonācis pie tā, ka es spēju būt pats, es varu būt es, un man nav jācenšas nevienam pierādīt, ja būt cilvēka kaut kāds atbalsts, lai tikai viņiem būtu par labu, bet es varu būt es pats. Un ja kādam es nedaru, kādam es nepatīku, ja mans viedoklis netiek viņiem, paspalvai pateicis, tad tā jau ir viņa problēma. Tā kā es gribētu teikt, ka no šī visa lielāko, īstenībā kaut kāds 90% es pasakos savai sievai. Jā. Izcili, te mēs nonākam pie attiecībām, te mēs nonākam pie sievas, un no 22 gadiem tas nozīmē, ka jūs esat kopā 10 gadus. Tieši tā. Un cik ilgi jūs esat precēts pāris? Precēts pāris mēs esam 9,5, un pusgads mums bija tas iepazīšanās process, īstenībā pirmie 2 mēneši, un pēc 2 mēnešiem jau es secināju, ka es gribu, lai man šī tā laika draudzene kļūt par manu sievu. Tad arī sanāk pēc 4 mēnešiem jau es secināju, ka es vēlos bildināt savu sievu. Ok, tas ir ļoti ātrs periods, un pašķitināsim viņu bišķi vairāk. 22 gados jūs iepazīsties, kur tas notiek? Tātad tas notiek mazā miestiņā, mazā tādā pasākuma vietā, Ziemassvētku balle, un tajā laikā, protams, kā jau ballā, es pirmo reizi redzu meiteni, ko es nekad dzīvē tādā miestiņā neesmu redzējis.
neesmu kautrīgs, eju klāt, vēl foršu vakaru un saprotu, jā, kad pirmo reizi kaut ko tādu redzu un nākamajā vai aiznākamajā dienā vienkārši nejauši redzot tirdzniecības centrā, es skatos, ka jā, viņi tur strādā, pirmais posms, ņem A4 formātu lapu, uzrakstu, neteikšu gluži kā mīlestības vēstuli, jā, bet es norādu visu informāciju, jo es nekur sociālajos tīklos viņu tajā laikā neredzēju, es nezināju, kā viņi sauc, neko pilnīgi. Tad es norādīju visu informāciju par sevi un arī uzrakstīju, ka es būtu gatavs ar to cilvēku arī iepazīties. Un tajā laikā tad īsti, protams, uzreiz atbildes nebija, bija jāpagaida kāds laiks, tad es sāku interesēties vispār, vai kāds zina to meiteni, uzzināju vārdu un uzvārdu, tad es atradu Facebookā tajā laikā, un tad jau rezultātā sākās komunikācija, un tad bija katra diena gar tirdzniecības centru, mēs redzējām, kā Artis dodas un skatās, vai šī meitene uz vietas tur strādā, un ja arī bija, tad aiz kā dāvaniņu, kādu auglīšu, vēl kaut ko, kaut kā tā, un tad jau, protams, sākās mazā komunikācija, un tad bija pirmie randiņi, un tā. Ok, kas tas ir pa miestu? Tas šajā gadījumā, lai paliek manā teiksim, pusē īsti, es negribu to teikt, tāpēc, ka klausītāji ir daudz, palikam, tas ir Latvijas kontūrkartē, un jā. Jā, labi. Es vienkārši domāju, varbūt jābrauc turien balēt. Nē, būs labi. Katram savu vietiņu. Ok. Un tie tavi uzmanības, tie veidi, kā tu izrādīji viņai uzmanību, tas tā kā viņai simpatizē, tā simpātijas tur bija appusēja sākotnēji? Mēs ar sievu esam atklāti runājuši, kad īsti tur nebija runa par tādu simpātiju izpaušanu, bet man sieva ļoti izglītota. Tiešām viņa ļoti inteliģenta un viņa mani redzēja pavisam savādākā gaismā, nevis kā kaut kādu tiešām uzreiz tajā brīdī simpātisku vīrieti, bet viņa redzēja, un viņa vairāk pat juta, kad šis ir tas cilvēks, kurš tiešām mani pievelk. Un tad viss tas process sākās arvien vairāk, kad mēs skatāmies. Jo, saprot, man sieva ir ļoti introverts cilvēks, un rezultātā viņai, piemēram, grūti ir pastīties acīs. Viņa reāli uz cilvēkiem neskatās, un tas process, kamēr viņi ieraudzīja mani, man vajadzēja ļoti ilgu laiku, lai, tiešām viņi iestītos man acīs un teikt, hei, jā, tu būsi tas. Bet viņi juta jau no paša sākuma, tā kā tur varbūt simpātijas, man gribētos teikt, no paša sākuma īsti vēl nebija. Bet tev bija? Man, protams, es esmu pavisam cits cilvēks. Jā. Tu tā kā uzņēmies to, kas ir normāli, vīrietis uzņemās iniciatīvu, tas jau nav nekas, tas ir ļoti labi. Jā. Un es saprotu, ka tas ceļš vairāk biekarot to viņas uzticību, lai viņi ieskatās tajās acīs vairāk. Protams, jo uz šodien, manuprāt, ir ļoti grūti uzsākt komunikāciju ar svešu cilvēku, plus vēl parādīt to, ko tu patiešām vēlies, kāda ir tava mērķi, to jau ir ļoti grūti izdarīt. Jā. Mēs paši ļoti labi zinām, ka šodien nemaz tik viegli nav neiepazīties. Labi, mums ir sociālie tīkli un vispārējais, bet man jau tajā laikā jau bija ļoti svarīgi, ka tu patiešām esi cilvēks, jo tu zini, kad īsā laika posmā tu tomēr parādi, kāds tu patiesībā esi, un tad bieži vien īstenībā tur daudz kas nesakrīt, un tad vai tu centies piespiest kārtā dzīvot, tev ir grūti sāpināt, un negribi beigt šīs attiecības, un tā tālāk. Tā. Ok. Tas īsais periods liekas tāpatās. Tas nozīmē, ka viņiem arī diezgan ātri noticēja tev un diezgan ātri arī pateica tev šo te jā. Jā, pilnīgi piekrīt, jo to procesu es nekad mūžā neaizmirsīšu, to es, man liekas, atceros kā vakardienu, jo, tas, kā es tam visam gatavojos, es nekad to dzīvē nebiju darījis. Ko es darīju? Es skatījos YouTube'ā, es skatījos, uz kuru celu man krist, vai uz labo vai uz kreiso, vai ar kuru roku pasniegt ar labo vai uz kreiso. Tas ir process, kuru tu nekad neesi pirms tam darījis, un tu tam velti laiku, un man tas ļoti, ļoti patika, un es arī sievai teicu, tad, kad es bildināju, tieši bildinājuma brīdī arī minēju, ka šī ir mana pirmā un pēdējā reize, kad es mūžā kādu bildinu. Un tajā laikā tā bija mana sieva, jo es zināju, ka viņa ir mans cilvēks, un šajā īsā laika posmā, 6 mēnešos, ir tik daudz green flagi, kur tu saproti, šis ir īstais cilvēks. Tu saproties
ar minimāliem, minimāla komunikācija. Ir darbi, nav tikai vārdi, ir darbi. Man ir ļoti, ļoti svarīgi, kad otrs cilvēks, kuram es gribu uzticēties, spēj nodrošināt ar darbiem, nevis tikai ar vārdiem. Man tas bija ļoti svarīgi un bija pat daudz pārsteigumu, kas man likās, jā, es gribu. Man nebija vēl vairāk jautājumu par to, bet pirms vēl es viņu bildināju, mēs par to arī runājam, jo mēs pēc pirmajiem 2 mēnešiem mēs jau viens otru saucām par vīru un sievu. Mums jau bija tāds levels. Un rezultātā bija tā, ka man tajā laikā sieva arī minēja, ka neatkarīgi no tā, vai tu gribi mani precēt, vai negribi, es vienmēr gribu būt ar tevi. Un tas nebija, kā bieži vien ir spiediens. Sieviete grib, lai viņa tiek aprecēta, ja? Viņa ir līga, viņai vai kāzas un tam līdzīgi. Manā gadījumā bija forši. Man bija pašam izvēle, un es esmu tas, kurš uzņemas par to atbildību. Un es, uzņemoties atbildību, secinu, ka, ja es gribu, tad es gribu, lai šis cilvēks ir mana sieva, un es redzu, kopā nodzīvojam visu dzīvi. Es redzu, kāda mēs esam jau vecumdienās, kā mēs viens otram palīdzam, un visādas tādas lietas. Jāsaka, tāds ļoti romantisks stāsts, un tāds, es nezinu, man ir pat sajūta, kaut kādā ziņā pat nereāls, ja tā var salīmēties, jo 22 gadu tomēr, un cik sievai tajā brīdī? Viņa ir par pusgadu vecāka, viņai šobrīd ir 33, man 32. Pa lielam mums ir vienāds jūs esat vienaudži, ja jūs tajā brīdī esat vienaudži, un tomēr tāds kopīgs ceļš uz kāzām, uz laulību, apzināts abiem diviem. Tas liekas tāds ļoti liels briedums, jāsaka godīgi. Man gribētu teikt, ka jā, jo mēs savos 22 gados mēs esam ļoti, ļoti, ļoti daudz ko piedzīvojuši arī pirms tam, un rezultātā mums tie 22 gadi ir bijuši tādi, ka mēs jau jutāmies, ka mēs jau esam pieauguši. Protams, ja mēs paskatāmies tagad atpakaļ tos 10 gadus, jā, mēs redzam vēl, ka mēs esam jaunieši, jā, bet dienas beigās es esmu ļoti, ļoti pateicīgs par savu izvēli, par savu atbildību un par sievas, jā. Jūs joprojām esat kopā, un tas jau pierāda, ka lēmums bija pareizs, ka jūs bijāt gatavi to darīt. Zin kā, ir pāri, kas tam nobriest tam laulības solim 10 gadus, ir pāri, kas vispār neuzskata, ka vajag precēties, un tad piekrīt. Ir pāri, kas līdz tam neaiziet arī, līdz tam brīdim, kad ir šis bildinājums un jāvārds un tā tālāk. Bet labi, es vairāk domāju par tiem green flagiem, tu minēji. Jā. Viens bija šie darbi pār vārdiem, tas ir viens tāds. Kas tur vēl bija tāds zaļie karodziņi? Es varu padalīties. Kaut kā piemērs. Bieži vien ir tā, ka vīrietim ir kas, viņam ir jānodrošina tas, lai ģimene ir leduskapis pilns, nodrošināts viss finansiālais stāvoklis. Vienmēr sakot, vīrietis uzņems atbildību par visu, par ģimeni. Tajā laikā mēs esam draugs un draudzene. Es strādāju sezonas darbu, man sieva strādāja otru darbu, un kas bija nenormāli forši, es atbraucu mājās, un leduskapis jau ir pilns. Jā, man nav jābrauc uz veikalu, jo to ir izdarījusi sieva. Man liekas, es atkal varu forši mūs aizvest, pirmsim, kaut kādā mūsu randiņā, kaut kur prom no pilsētas, no ciema vienalga. Tāpat laikā māja vienmēr ir tīra, tāpat laikā es arī tīru māju. Mums šie uzdevumi, ko mēs veicam, ir vienlīdzīgi. Ja, piemēram, manai sievai nepatīk mazgāt traukus, to daru es. Tāpat laikā manai sievai patīk tīrīt māju un tīrīt grīdas. Es atkal varbūt izsūcu, man sieva izmazgā, bet mēs vienmēr strādājam kā komanda. Un mums nevienā brīdī nav bijuši kaut kādi norādījumi, kurš kuram, kas ir jādara, kad jādara un cik bieži. Un līdz ar to darbi kā tādi, man piemēram, kā vīrietim ir ļoti svarīgi. Tas nozīmē, ka es savā veidā arī varu, protams, noņemt daļu sloga no tā, kad es neminu to, kad vīrs strādā, sieva ir mājkalpotāja un viss tikai ir tur, bet ka mēs abi viens otru visu laiku papildinam. Ja? Abi strādājam, abi uzturam mājokli kārtībā, abi maksājam par maksājumiem, kurus ir nepieciešams maksāt, un mēs vienmēr viens otru atbalstam, ja ir nepieciešamība. Un tas modelis jums ir, ka strādājam kopā, esam kā komanda, un jūs jau tā bijāt jau no paša sākuma, principā. Jā. Jau arī pat pirms tāpat tavu lēmumu par to, ka... Jā, jo mēs ļoti labi abi sapratām un apzinājāmies, ko nozīmē viens otru atbalstīt. Mēs nevēlējamies viens otram būt kā
apgrūtinājums, bet mēs vēlējamies būt kā labākie draugi, kā vīrs un sieva, kā ģimene, dombiedri, jebkas, kas veido divu cilvēku kopīgu spēku. Vēl par to pašu bildinājumu. Mhm. Es tā iedomājos, varbūt man kādreiz noderēs tas, ko tagad teiks, es nezinu. Kam ir jābūt, kur ir jābūt, tur ir kaut kādai sajūtai jābūt, lai tu to bildinājumu varētu veikt. Kas tas ir, kas vīrietim liek spērt to soli, jo tomēr ļoti daudz pie tā apstājās, baiļu vadītāji vienkārši nezina vai neatpazīst to sajūtu, tāpēc man liekas, kas tev tā kā iedeva to. Es saprotu, ka tu minēji šos green flagus, bet varbūt, ka tur ir kaut kas tādā emocionālā līmenī. Pirmām kārtām, man sieva nav bijusi kā pirmā sieviete. Jā, man ir pirms tam bijuši attiecības, bet viņas ir bijuši ļoti maz. Un rezultātā, vadoties no tās pieredzes un no tā, ko es iegūstu, ir tikai tā saprašana, ko es gribu. Jā, un tad, kad, man liekas, kad vīrietis noliek sev to, ko viņš šajā dzīvē grib, piemēram, es gribu uzticamu sievu, es gribu labāko draugu, es gribu atbalstu, es gribu kopā ceļot, būt mierā, izglītoties, augt. Tad, ja tu šīs lietas jau saliec pats priekš sevis, ja tu runā ar sevi un tu saproti, ka tu to gribi darīt, un ja tu redzi, ka tev ir tavs otrs cilvēks, ar kur tu esi iepazinies, ar ko tu jau sāc dzīvot kopā, un tu saproti, ka kopdzīve vienkārši draudzēšanās pie tēti un mamma, vienkārši mēs te satiekamies, aizjām kaut kur uz parku vai kā tam līdzīgi, kaut kur paliekam pa nakti, gluži nē, bet tik līdz tu sāc dzīvot kopā, jo kopdzīve ir pavisam kaut kas cits, nekā mēs vienkārši tiekamies, ja? Un tajā brīdī, kad tu redzi, ka kopdzīve iet vienkārši nais, un tu nespēji noticēt, kad ir nenormāli viegli un nav nekādu strīdu, nav nekādu pārpratumu, tad man ir jautājums, ko man vēl sev vajag pierādīt, lai saprastu to, ka šis ir mans cilvēks. Un, manuprāt, pati svarīgākā atslēga ir komunikācija. Jo mēs ar sievu jau komunicējam tad, kad mums bija 22 gadus, atceros, mēs vienkārši tā arī sēžam. Jā, mēs sēžam divānā un mēs runājam par jebko. Sāp, nesāp, neapvainojies, vienkārši mēs runājam taisnību, jo man patiesībā sieva iemācīja nemelot, un būt taisnīgam un saprast, ka arī dažreiz patiesība sāp, bet tu no šīs patiesības vari augt. To man ļoti viņa iemācīja, jo kādreiz bija ļoti liels mēlis. Ļoti, tiešām. Un pateicoties sievai, es tāds vairs neesmu, un es saprotu, cik patiesībā ir viegli, ja tu esi taisnīgs, un tev ir vieglāk arī dzīvot, tu vari vieglāk pieņemt lēmumus, un tu vari būt kā viens vesels kopā ar sevi. Un tas, manuprāt, ir viens no veidiem, kā tu vari ar sevi runāt un saprast, ka jā, es gribu būt piemēram, ar šo otru cilvēku partneri kopā. Jā. Tad tie kaut kādi jautājumi sev, ko tu uzdod pirms tam, bet vai tur nebija kaut kādas bažas? Varbūt es to daru pātri, piemēram. Tu zini, manā gadījumā nebija. Jā, te ir tas atslēgas brīdis, ka manā gadījumā nebija. Man nebija svarīgi, ka man ir 22 gadi un es gribu to darīt. Man liekas, ka īstenībā viens no iemesliem, es tā varbūt skaļi domāju, bet man 22 gados nomira labākais draugs. Jā. Man pašam bija 21, un es redzēju zārkā viņu, un es sapratu, ka es tā dzīvi negribu dzīvot. Jā. Es laikam negribu, teiksim tā, tagad domāt, vai man dar vai nedara, ja es redzu, ka man labākais draugs vienkārši ir nomiris no tā, ko viņš ir darījis, kā viņš ir rīkojis, kā viņš ir dzīvojis, un viņš arī nezināja to, ka viņš nomirs. Vienkārši tas bija pēkšņi viņam vienā dienā, viņam palika slikti, lūdzu. Jā, un sākās reanimācija vispārējais līdz brīdim, kad viņš nav vairāk šajā pasaulē un tu viņu reāli apglabā. Un tu esi viens no tiem, kas viņu izved, ieliek zārkā, pirmo reizi mūžā uzņemoties tādu atbildību. Tu saproti, ka jā, kad tu gribi dzīvot dzīvi, tā kā neveltīt un nedomāt pārāk daudz, par ko īsti tu nekad dzīvē neaizdomāsies, jā. Mēs bieži dzirdam vārdu risku, jā, nezinu, mēs neesam nekādi pareģotāji, mēs dzīvojam šodienā, un kas mums ir jādara, mums ir jārunā ar sevi, manuprāt, pirmām kārtām, un tad jau arī attiecība, nākamais solis ir rīcība. Jā, jo tas ir tāpat, kā mēs dzirdam par ieguldījumiem, par vispārējo. Ja mēs spējam paredzēt kaut ko, tad, mēs visi būtu miljonāri. Protams,
paredzēt ir grūti, bet vienmēr es tā no sava skatījuma skatos vairāk šajā situācijā, jo es esmu tāds nedaudz trauksmains cilvēks ar to, ka varbūt arī man ir kaut kādas uzticēšanās, uzticības problēmas, līdz ar to tas viss nāk arī klāt. Un iespējams, tāpēc arī šis podcasts, ja man pašam nebūtu nekāds problēmas, jau gan jau, ka es neveidot to, bet tas ir tas stāsts, ka tajā brīdī noteikti man būtu tāda baža. Tāpēc es arī jautāju, klausies, es daru pareizi, šitā būs īstā meitene, ja mēs pēc gada izšķirsimies, jā. Jo tur valkas kaut kādas, vēl iepriekšējās pieredzes, jā, un liekas tā, bļāviens, jā. Un tad tur tā drosme, tur arī var pazust, un tāpēc arī tas mans jautājums, bet tu jau labi atbildēji par to dzīvošanu šodienā, un tev tas, man liekas, pamudinājums, šis tas sliktais notikums. Es domāju, tas ir ļoti emocionāli pavadīt savu labāko draugu. Emocionāli tas jau ir ļoti grūti, jā, tas uz šodien jau tu ļoti labi atceries to visu procesu, bet tas vienkārši arī iemāc to dzīvi, kad, redzi, pirms tu minēji to, kad tu balsties uz pagātnes pieļautām kaut kādām situācijām, un tev ir tas saucamais āvērs ritens, jā. Un tad dienas beigās, mēs paši ļoti labi zinām, kad nekas tik viegli nenotiek, un neviens mums patiesībā dzīve nav apsolījis vieglu. Kurš mums ir apsolījis, ka mums būs viegla dzīve, ka mēs varēsim kā piedzimuši bērni, jaundzimušie, tagad mēs nāksim, visi mūs pājās galva, viņi teiks, viss ir super, mēs esam malači, mēs dzīvojam ļoti labu dzīvi. Jā. Tā gluži nav, diemžēl mēs katrs ejam kaut kādiem stragliem cauri, un rezultātā mēs nonākam tur, kur mēs nonākam. Jā. Un tavā gadījumā tev ir tava pagātne, jā, tev ir tavi, es teikšu, sava veida traumas, ko tu esi iegūs, un tu no tām netiec vaļā, un rezultātā jebkurš nākamais cilvēks, kas tavā gadījumā ir sieviete, ir aizdomīgs. Jā? Tu nekad nevarēsi uzticēties līdz brīdim, kad tu pajautās sev, kad tu varēsi kad tu tiešām varēsi sev uzticēties, jo ir jautājums, vai tu pats sev vispār uzticies, jā? Vai kaut kādā brīdī, kad tev ir jāpieņem lēmums, vai tu spēj to pieņemt, jā? Un tas nav obligāti jābūt ar attiecībām. Tas ir, ja ikdienā kaut kādai rīcībai. Tu vari iet kopā, vai tu vari pateikt nē. Un tad ir jautājums, vai tu spēsi pateikt baram nē, lai tu būtu pats par sevi. Zinot to, ka varbūt tev neviens apkārt nebūs. Tā. Jā, tu ļoti labi arī atbildēji to manu bažu un tā. Bet runāju par mani, es domāju, ka es arī virzos tajā pareizajā ceļā. Tas vienkārši, tas nenotiek nekad ātri, tas ir tāds lēns, vismaz manā gadījumā. Ilgtermiņa process, jā. Protams. Un es viņu baudu, un šis ir viens no veidiem, kā es to baudu. Bet, paliksim tagad atpakaļ pie tām jūsu attiecībām, pie tā bildinājuma. Varbūt var padalīties, kāds bija tas bildinājums vispār. Jā, tas nav noslēpums. Es domāju, tas būs ļoti forši klausītājiem. Manuprāt, arī būs arī tāds mazais humoriņš. Tātad situācija ir sekojuši. Vispār varbūt kādam būs jautājums, kā es uzzināju to, kāds ir manai sievai gredzena izmērs. Jo tad, kad tu ej uz juvelieru izstrādājumu veikalu, viņi prasa gredzena izmēru. Lai tad, kad tu bildini, lai viņš nav par lielu vai nav par maziņu. Un man sanāca situācija, kad es biju pie sievas darbā, un viņai bija tāda skārta buņģiņa, un buņģiņai tāds smažiklīts, ko automašīnās arī liek iekšā un arī liek uz galdiem. Vienot sakot, smažiklīts. Un tad, kad tu noplēsi to ļipiņu nost, arī Coca-Colas skārta buņģām ir. Ja? Un man sieva tā vienkārši humoram uzlika pirkstā un teica, tas ir, ja tu kādreiz dzīvē man precēs, tu zinās, kāds man ir izmērs. Es, protams, par to pasmējos, es ieliku kabatā, un man vēl uz šobaldēm viņš ir. Ja? Un ko es daru tajā brīdī, kad es pieņemu to lēmumu, kad es esmu saskaties video, kad es vēl arī nedēļu nerunāju, manai sievai bija ļoti liels aizdoms, kas reāli notiek, jo es biju ļoti satraucies, ja? Tas nav tā ir ikdiena, ja? Un rezultātā es atbraucu uz juvelieru izstrādājumu veikalu, protams, tajā brīdī es saku, Klau, man ir tāda nepieciešamība, ka man vajag gredzenes, izvēlēs to, un pārdevēja jautā, kāds ir izmērs. Es tā lūdzu nesmieties, izvilku ārā no kabatas to skārtu buņšu, to ļipiņu. Es teicu, tāds
tāds ir tas izmērs, jā. Protams, viņi sasmējās un tā izvēlējos gredzenu, īstais izmērs, super. Un ko es izdarīju, es nopirku rožu pušķi, un tajā rožu pušķī viena roze bija, kurā iekšā ir tas gredzens, ka viņš atverās vaļā. Protams, tad es aizbraucu sievai uz darbu, paņēmu un teicu, kāpēc mēs braucam garām mūsu tā laika mājoklim. Es teicu, man ir pārsteigums. Manai sievai nebija nevienā brīdī doma, kad es viņu bildinās, bet tieši otrādi viņa domāja, ka varbūt es gribu pārtāt mūsu attiecības, jā. Tas tajā brīdī. Protams, mēs aizbraucu uz tieši to vietu, kur viņa bērnībā bija spēlējusies, un viņa to vietu parādīja tikai man, kas arī ir tāds foršs uzticības moments, un es to arī paturēju savā prātā, un es aizvedu viņu tur, es izkāpu ārā, es teicu tā, nostājies, aizvedu lūdzu acis, jo man jāaiziet uz mašīnu, jā. Es paņemu, es nostāju uz to celu, un tad, protams, es viņai tos vārdus minu, un viens no pēdējiem bija, manuprāt, pēdējais zieds ir mūsu mūžīgais zieds, kas nekad nenobītīs kā mūsu laulība, jā, un tad tā roze ar to gredzenu ir tur iekšā, un tad es jautāju, vai tu kļūsi par manu sievu, un viņa atbildēja, jā, un tad es uzliku to, protams, rokas trīs, kamēr tu trāpta pirkstā, un tajā brīdī man sieva arī jautāja, ko mēs tālāk darīsim. Es teicu, dzīvosim. Un tā jūs arī dzīvojat. Jā. Ok, bet tev nebija tāda, doma, man pateiks, nē? Nē, man nebija. Vispār ne? Nē, es pat nevienā brīdī pat nedomāju. Es pat nedomāju, ka viņi man teiks nē, jo viss tas, ar ko mēs ikdienā strādājām, kā mēs dzīvojām, komunicējām, attīstījāmies, man nevienā brīdī nebija šaubas. Tāpēc es arī uz to gāju mērķtiecīgi, jā. Jums attiecībās, mēdz būt strīdi? Nē. Arī nē. Jūs esat tas, teiksim tā, ideālais pāris šajā ziņā. Es gribētu teikt, ka jā, un tas ir, manuprāt, diezgan lielai klausītāju daļai varbūt pārsteigums, bet ja man jautāt, kāds var būt, ka mēs nestrīdamies, atslēga ir vienkārši komunicēt savā starpā, kā es arī podkāstu sākumā minēju, nemelo, stāsti, kāda ir patiesība, ja man tas outfits nedara, jā, ja es pirms jums jautāju, Klau, es labi izskatos, es saku, man liekas, ka šis man krekls nedara. Es saku, jā, viņš ir pa maz, te būs jāpērk, piemēram, lielāks izmērs, jā. Jebkurā gadījumā mēs necenšamies risināt skaļos toņos, bet, ja mēs esam emocionāli uzvilkuši, es esmu vairāk emocionāls, mans sieva vairāk tāda uz loģisko pusi, viņa aiziet tajā brīdī nomierinās citur, mēs esam atraduši to veidu, kā mēs nākam viens ar otru komunicēt, kad mēs esam teikt nomierinājušies. Ja? Mēs necenšamies uzreiz runāt vai pateikt to, kas patiesībā nav jāsaka. Tad mēs nojam malā, pastamies kā trešās personas no malas, un tad mēs komunicējam. Jā. Un tas nozīmē, ka jūs vispirms katrs pa sevi tā kā... Jā, mēs sākam ar sevi. Jā? Nolaižat, jā. Un mēs arī viens otru necenšamies... vainot, mēs neesam tie, kas vainojam, jo mums tā atziņa ir tāda, šobrīd galvenā, ja ir arī problēma, jā, vai ir kaut kāds nesaprašanās, tad mēs vienmēr minam, ka šobrīd pirmā lieta ir atrisināt šo problēmu, nevis vainot, kurš pie tā ir vainīgs un kuram šī problēma ir jāatrisina. Mēs esam komanda, mēs esam ģimene, mēs to daram kopā. Jā, ļoti... tāds pareizs modelis jāsaka ir, jo, man liekas, daudz jau mums šeit ir par to komunikāciju runājuši, ir bijuši pāri, ir bijuši cilvēki, kas ir ar attiecību pieredzi, bet kas nav bijusi īsti veiksmīgi, un tad tieši min to, ka neizrunājām tās lietas līdz galam vēl kaut kas, bet, protams, ka tādiem, 20 plus vecumā, ne visi ir tik nobrieduši, lai varētu to tā izdarīt, un skaidrs, ka bieži vien tur tās emocijas ir ņem virsroku, un, manuprāt, ir kaut kāds cilvēku tips, kas vispār nav spējīgi vēsi paskatīties uz lietām. Jā. Manuprāt, ir jāsaprot, ka cilvēku tipi ir daudz, vairāk, manuprāt, kaut 4, bet jāsaprot jau ir tas, ka es ieklausos savā sievā, jo bieži vien ir tā, ka es esmu emocionāls, un man sieva, viņa, piemēram, dzird, es kaut ko purpinu, jā, un kas ir tas pats lielākais atslēgas vārds ir, tas nav par tevi. Jā. Tas nav vispār par tevi, tā kā man sieva arī, viņa, piemēram, viņa skaļi domā, viņa pasaka, bļāviens, tu esi rītis muļķis, jā. Es vienkārši skatos un smaidu, jā, jo es zinu, vienā brīdī, protams, pēc tam sieva atnāk un atvainojas, sorry, ka tā sanāca. Es jau pieredzu, man ir viss kārtībā, es saprotu, ka tas vispār nav par mani. Un kas ir pats galvenais, ko es arī varu ieteikt klausītājiem?
ja jūs lasat grāmatas, man ļoti patīk psiholoģiskās grāmatas, mēs varam pavērot pēc tam gan pats sevi, gan arī otru cilvēku. Un tas nenormāli palīdz ikdienas kaut kādās nesaskaņās vai kaut kādās situācijās būt vēsiem. Jā, jo mēs esam cilvēki, psiholoģiski mums ir krietni grūtāk un emocionāli to visu uztvert, risināt, bet ja mēs izglītojamies, tad tas ceļš ir vieglāks. Protams, tāda vispār komunikācijas prasme, tā ir lieta, kas mums, latviešiem, vispār visos līmeņos trūks, un es to esmu uzsvēris visu laiku. Viens ir runāt ar partneri, bet otrs ir vispār runāt ar cilvēkiem, un mēs to neprotam darīt, un mēs arī politiskajā līmenī to neprotam darīt, un tāpēc mēs arī esam bieži vien tur, kur esam, un bieži vien mums tie lēmumi kaut kur iesprūst, un tā vietā tiek taisīts visādas darba grupas un vēl visādas lietas, kur viņi arī joprojām nemāk runāt. Bieži viens uz otru skatās, un kurš sāks? Kurš sāks? Un es būšu tas, kurš tev jau vaino. Tu jau nepareizi sāc. Bet... Tas ir tā. Tāpēc tā bija maz atkāpe. Es vienkārši esmu nedaudz nokaitināts par šo. Tu klausies Randiņš ar Rūdi. Ja esi mana podkāsta draugs, uzsauc man kafiju. Saiti atradīs epizodes aprakstā. Ja es pareizi saprotu, tad man ir bijusi arī komunikācija ar tavu sievu. Tieši tā. Ja es pareizi saprotu, tad tava sieva gan ir gājusi cauri tādām mentālās veselības jau tādām nopietnākām grūtībām. Un, kas tur bija, varbūt var padalīties, kas tieši tur bija trauksme, depresija, kaut kas uz to pusi? Jā, tā īsāk sakot, tur ir pirmkārt bijusi konkrēta izdegšana. Pirmām kārtām, arī gan ar darbu, gan reāli mentāli. Un otrs jau ir tā fiziskā veselība. Jā, veselības stāvoklis tiek pasliktināts, un kur rezultātā tev jau nākas iet kaut kādiem jauniem tādiem soļiem cauri, par kuriem tu nekad varbūt dzīvē nebūtu aizdomājis, kad var arī notikt šādi. Un, ja mēs runājam par sievas mentālo veselību, tad mūsu tas galvenais uzdevums ir, piemēram, kā es varu atbalstīt savu sievu, tad tas kaut kādā veidā, protams, es vēlreiz atkārtošos, grāmatas. Es tiešām, no tā laika, kad mēs sākām ar sievu vispār draudzēties, man sieva teica, ka grāmatas ir viens no avotiem, kur tu vari būt ar sevi, tu vari iegūt ļoti daudz atziņas, un tu vari palīdzēt arī otram. Nevis vienkārši, ka tev viss iedod uz paplāts, un tu pat negribi ņemt, jo tev izrādās, ka tev to nevajag. Jā. Un runājot par to sievas mentālo veselību, tad es esmu pieredzējis, kā ir, kad, piemēram, sievai nav kaut kādu laiku darbs. Jā, kad tā ir tā sajūta, kad sieva jūtas apgrūtināta. Lai gan mēs esam ģimene, mēs esam viens otram vienmēr snieguši to atbalstu, un neatkarīgi no tā, kāda būs tā situācija, varbūt visādi. Jo, kas ir pats interesantākais, kad ir bijis, kad man nav darbs, sieva atbalsta mani. Tad ir otrādi. Man ir darbs, manai sievai nav darbs. Jā. Un šādā veidā mēs laiku viens otru papildinām. Un tad, kad katrs mēs ejam tam cauri, cits vieglāk, cits grūtāk, tad es savā gadījumā sievu atbalstu tieši ar to, ka, hei, viss ir kārtībā, mēs komunicējam, mēs runājam, un daudz es esmu sapratis, ka tajā sliktākajā līmenī, ja posmā, kad sieva jūtas slikti arī mentāli, nav māksla daudz runāt. Ir jābūt vienkārši klātesošam, bieži vien ir jābūt klusumā, tev ir vienkārši jābūt klāt. Jo bieži vien ir tā, ka tu esi klusumā, tu vienkārši esi klātesošs, un tad sievai ir vieglāk izrunāt, pastāstīt, un kas ir pats svarīgākais, ko es gribu arī teikt visiem klausītājiem, nekad nevajag pārtraukt. Nekad. Jo tad, kad tu pārtrauc, tu atņem to cilvēka vēlmi turpināt kaut ko tālāk darīt. Jo galvenais ir vienkārši uzklausīt. Bieži vien mums pietiek ar uzklausīšanu. Un tā bija mana viena no atslēgām, ka es necentos pārtraukt. To es arī lasīju tāpēc grāmatās, jā. Tieši psiholoģijas grāmatās arī ar to, kā palīdzēt vispār otram cilvēkam un pašam sev. Un rezultātā, tas ir tā panākuma atslēga, ka tev vienkārši ir jāklausās. Jo bieži vien tas cilvēks, kuram ir šīs mentālās veselības problēmas, tāpat izdegšana, bieži vien ir tā, ka tu vienkārši ieklausies, tas cilvēks izstāsta skaļi, manā gadījumā sieva, un viņa atrod atslēgu. Un ir muļķīgi teikt, viss būs kārtībā. Nē, šobrīd ir problēma, ir grūti,
mēs to saprotam, ejam cauri kopā. Un kas ir pats interesantākais, kad tajā brīdī, kas ir ļoti svarīgi, ja man ir baigi forši, bet manai sievai ir slikti, es nesprintoju. Es neskrienu nenormāli ātri uz priekšu. Es palieku ar sievu, un mēs ejam kopā. Ja? Jo man nav vēlme būt šeit, tālu prom un pastīties, un viņas klau, nu taču uzskrien. Viņas saka, bet es nevaru, es esmu mentāli, sabrukus, ja? Man nav vēlme neko darīt, ja? Dažreiz liekas, ko tālāk, vai vispār darbu atradīs, jo bieži vien, kad tu lasi kaut kāds podcasts, hei, paldies par atbalstu, es esmu tagad jaunā karjeras posmā un tam līdzīgi, un cits pat vispār darbu nevar atrast. Jā, ir pat tas, un tas tomēr tajā brīdī arī tikai žņauts liekas, bļāviens. Es pat darbu nevaru atrast, tāpat laikā citiem ir ļoti laba, piemēram, izaugsme, un tad ir tas tā, kad ir grūti, jā, bet, ejot kopā, atbalstot, tu nonāc pie tā, ka vienā brīdī tu palīdzi, tu atbalsti, mēs ejam uz priekšu, un tad jau parādās pirmie soli, ka, hei, šeit varbūt būs iespēja strādāt šeit, un tad jau ar vien jau labāk kļūst. Varētu būt tā, ka tas sievas izdegšanas periods bija brīdī, kad viņai tā kā nebija tā darba, nebija iespējas. Tas bija viens no, ir vairāk bijuši. Jo redzīja, ir lieta tāda, kad ir process, tad, kad nav darbs, tad tu vairāk sāc justies tā kā nepilnvērtīgs? Ne gluži nepilnvērtīgs, bet tu jūties apgrūtināts, ka tu apgrūtini otru, uzņemties pārāk daudz, jo mēs vienmēr ar sievu esam tā kā vienlīdzīgi viens pret otru, mēs vienmēr viens otru atbalstam, jā, mēs palīdzam, un kad ir tā, kad vienam ir vairāk un otram ir mazāk, mēs nejūtamies forši, jā, mēs gribam atbalstīt, un ja tev nav kā atbalstīt, tad bieži vien liekas, tad ko es šeit daru, jā, vai jau, man ir bijuši arī tieši tādas pašas situācijas, ka liekas, bļāviens, es nekam nedaru. Es esmu stulbs, nezinu neko, un rezultātā kāda jēga man dzīvot šajā pasaulē, piemēram, jā. Ja man ir jāapgrūtina vēl otrs, lai gan mēs esam ģimeni, mēs tomēr mēģinām atbalstīt, un tas ir ļoti svarīgi. Un otrs jau ir tad, kad tu strādā darbā. Man sieva ir darba holiķe, jā. Un viņai visu ir nepieciešams izdarīt tā, lai viss ir legit, būsim reāli, tiem, kuriem patīk visu strukturēt, un ir tas mūsu plāns, kā mēs plānojam savu laiku, darbus un tam līdzīgi, bieži vien tie darbi ir vairāk nekā vajadzētu. Es, protams, ar sievu esmu runājis, ka, atliekam uz rītdienu, jā, bet rītdien atkal jauni darbi, un tad tur arī sāk veidoties tā izdegšana. Es Māras Ābeltiņas grāmatu par izdegšanu esmu izlasījis, jā, kur tur arī ir ļoti, ļoti labi piemēri, jā, par to, kā cilvēks izdeg, pat arī nemanot. Un dienas beigās tad mums ir kur, un tad, protams, es ļauju sievai būt viņai pašai, es ļauju viņai būt tur, kur viņai ir, jo man nav jēga pateikt, klau, šovakar tu nestrādās, es pats nevaru tā, ja man ir galvā, ka man tas ir jāizdara, izdarīšu, un tu veido tā atbalstu, jā, bet tad, kad man sieva pati nonāk, kad īsti, tas neko dienas beigās nedod, jo nākamajā dienā ir vairāk darba nekā iepriekšējā dienā, tad ir jautājums, ko mēs varam darīt savādāk. Protams, vienmēr būtu sapnis ir būt finansiāli neatkarīgiem. Tas ir izcili, jā. Jā, bet būsim reāli, mēs dzīvojam sistēmā. Tā ir, jā. Un reti, kuram izdodas izlausties no tās sistēmas un arī būt veiksmīgam, bet tie jau ir, bet tādiem stāstiem arī jābūt, protams. Bet, te mēs nonākam principā pie tās atziņas, ja mēs runājam par tevi kā atbalsta personu brīdī, kad tavai partnerei, ir grūti, tad te mēs nonākam pie tā secinājuma, ka ļaujam tai partnerei būt pašai, tā kā darīt, tikt līdz tiem secinājumiem pašai, nepušojam, neuzbāžamies ar kaut kādiem gudrajiem padomiem. Jā, nevelkam ārā no grāmatas, tad reku šeit bija rakstīts. Tev jādara šādi tagad. Jā, nē, tā dzīvē nenotiek. Mēs paši ļoti labi zinām, ka mums pašiem ir ar to visu jātiek galā. Jā. Arī man ir bijis tas posms, ka man pašam ir jātiek galā, kad, kā es arī vienreiz sievai pateicu, ir forši, ka tu man iedod padomu, bet šobrīd man ir grūti. Man ir grūti tam pašam tikt klāt. Loģiski. Es saprotu, tā ir jādara. Bet tad, kad tev ir jābūt rīcībai, lai to darītu, tas nav nemaz tik viegli. Jā, kaut kā piemērs ir vienkārši ieradums, ja mēs tā padomājam. Sāc darīt no rītdienas kaut ko tu visu laiku esi darījis. Tas ir tieši tāpat, jā, un ar mentālo veselību ir tieši tas pats. Ja tu jūti,
to ir grūti. Mēs varam šobrīd par to runāt, jau tas ir, protams, jā. Un man liekas, tev pašam, ejot arī cauri gan traumām, gan kaut kādām lietām, būsim reāli. Tas nav tā, ka mēs šobrīd parunājam, ir viena veida saruna, ar tevi viss būs kārtībā, jā? Tā tas nenotiek. Nē. Tie ir īstenībā vissliktākie vārdi, ko tu vari pateikt tajā brīdī. Totālākā demotivācija. Jo, tas neko nepasaka. Patiesībā otram cilvēkam, gribētu teikt, pat ir viena alga, jo tas nav ar mani vispār saistīts, tas ir saistīts ar tevi. Un tāpēc tā kā tu arī gribēji papildināt, ir tas, ka, ja es esmu klātesošs tev būs vieglāk caur manu atbalstu, kad es esmu tev blakus, tu spēj pats risināt šobrīd. Jo tev ir vienkārši vajadzīgs atbalsts. Tev nav jārunā, jāsaka nekas. Citreiz tu vienkārši var paklusēt. Mums bieži vien nav tāda īpašība kā klusēt. Piemēram, ko mēs sieva esam sapratuši, mēs varam būt katrs savā istabā, darīt darba lietas, mācība lietas, jā? Bet tā foršā seja, ka tu esi klātesošs. Viss. Mēs varam dienu tā būt, mēs esam laimīgi. Mēs varam lasīt grāmatu un nerunāt. Ja? Tas ir, jo man sieva ļoti labi pateica, vīriņ, tev nevajag mani izklaidēt. Tev nevajag mani vest kaut kur, staigāties kaut kur, ka to nav nepieciešams darīt. Mēs vienkārši varam pabūt klusumā. Un to es iemācījos. Un pateicoties tam, ir iespējas arī no tā turpināt arī par mentālās veselības problēmām, kā tās tu vari palīdzēt iziet no viņām ārā. Un nav nekur jāiet, nav uz basēniem jāpeld vai kas tam līdzīgi. Vienkārši jābūt klātesošam. Nevis vīram ir jābrauc kaut kur projām, jo vienkārši nevar izturēt, ka sieva mājās tur visu laiku pukst un nespēja neko nedzirdēt. Un galvenais, ka tajā brīdī vīrs domā, ka viņa problēmas ir tās svarīgākās. Jā, galvenais tur tas arī ir nepārņemt iespējams ar savām problēmām vēl uzgrūst tās sievai un tajā pašā laikā neuzskatīt sevi par to problēmu, kas arī ir būtiski, ka tu esi tā kā vainīgs. Nevainot sevi, jo īstenībā tā jau nav, tas ir vienkārši tas process, kam jāiziet cauri, bet skaidrs, ka te atkal, man liekas, katram tam pārim būsties savu mehānismu, un iespējams, ka jums tas foršums ir tajā, ka jūs esat ļoti izglītoti. Ja? Protams, es to jūtu, ja tā inteliģence un visi jūs lasāt, darāt. Es domāju, ka ļoti, ļoti daudz klausītāji visticamāk, tik cītīgi nelasa. Lielākā daļa mēs tomēr tā pavirši vēl to vispār saprotam, to cilvēku uzbūvu, to prāta mehānismu un domāšanas veidu. Mēs tā, pavirši pieejam sev iekšēji, un tāpēc daudz ko mēs mācāmies vispār, ja mācāmies. Tas arī fakti, ja mācāmies procesā. Ja? Un man liekas, ka pārējiem arī brīžiem, es domāju, ka arī noteikti ir sievietes, kas grib tajā brīdī tieši ļoti daudz uzmanības. Noteikti, ja, kas grib tur pieskārienus, tur vēl kaut ko samīļošanas, tādas lietas, piemēram, fiziskā, vai arī, kad ar viņu ļoti daudz runā. Tas pats varbūt arī vīrietis grib vairāk uzmanību vai vienkārši kaut kādas tur mazāk lietas. Tā kā tas arī, man liekas, katram pārim jāatrodas mehānisms, bet jūs šķietami dabiskā veidā esat nonākuši pie tā, ka šis ir tas veids, kā jūs varat kaut kā palīdzēt viens otram, būt klātesošam, bet nevienmēr uzmākties ar to. Jā, un ko es gribu papildināt, kad pats svarīgākais, kā mēs līdz tam esam nonākuši. Protams, tu piebildi, ka tas ir dabiski, bet es vēl gribu atgādināt, ka tas patiesībā ir arī bijis darbs, komunicējot. Jā, pajautājot, kā tev ir labāk, kā tev patīk. Es varu nerunāt, paklausīties, jo bieži vien, ko mēs arī paši mācāmies, kad mēs atnākam mājās no darba, kā piemērs, un man sieva pasaka, šobrīd es gribu, lai tu mani tikai uzklausi. Tu vari man neteikt neko un tikai uzklausi. Un kas ir nenormālākā atslēga? Arī, manuprāt, vīriešiem gan sievietēm, jebkurā gadījumā cilvēkam ir kas svarīgi. Tad, kad tu atnāc no darba mājās, tu esi, piemēram, darbā pieļāvis kļūdu. Tu to kļūdu esi apzinājies, bet tu gribi padalīties ar savu ģimenes locekli, sieva vai vīrs, vienalga, ar to, ar ko tu kopā dzīvo. Un tad, kad tu nepasaki to, kad, es gribu, lai tu man tikai uzklausi, jo es esmu visu saprats, man viss ir kārtībā. Ja tu to nepasaki, tad otram cilvēkam gribās tevi aizstāvēt un vēl ielikt kaut kādu savu papildus informāciju, kas tam otram cilvēkam viņu vēl vairāk uzvelk, un viņš saka, viss zini, es negribu vairāk neko runāt. Es negribu vairāk neko teikt, visu tu man nokaitināji. Un tajā brīdī tāds, bet es gribēju tev tikai palīdzēt.
Un ja tu sākumā to nedari, tad dienas beigās ir tā, ka tu pat negribi, lai kāds tev uzklaus, tu sāc noslēgties sevī, un ko tu dari? Tu vienkārši meklē kaut kādu citu cilvēku, vai tu sāc darbā vienkārši komunicēt ar citiem, un viņi tev uzklaus. Lai gan patiesībā viņiem nemaz tu neinteresē. Jo tas ir darbs, jā. Patiesībā īstais cilvēks, kuram par tevi visvairāk būtu jāinteresējas, ir tavs biedrs, sieva, vīrs, jebkurā gadījumā tavi ģimenes locekļi. Pārējiem sociālajā vidē ir pavisam citi nodomi uz tevi. Jā? Bet tavam tuvākajam ir vispatiesākie nodomi, ko kopā jūs gribat paveikt. Nu tā. Jā, ļoti labi tu šo visu ieskicēji, bet man vēl tāds jautājums, jums ir bērni? Nē. Un jūs plānojat, domājat, vai tas nav jūsu dienas kārtībā? Pirmkārt, mēs neplānojam, tas nav mūsu dienas kārtībā. Otram kārtām mēs 22 gadu vecumā, kad mēs jau bijām arī apprecējušies, un arī pirms tam mēs par to runājām. Klau, ko daram? Mēs gribam, tev patīk, nepatīk, gribi, negribi. Un man bija sākumā tā, ka es gribēju, tāpēc, kad es redzēju citiem, arī ir bērni easy. Tur jau nav nekas vienkārši. Tev ir bērns, tu vienkārši dzīvo un gan jau kaut kā tiks galā. Ko man sieva atkal, viņa ļoti labi man parādīja, cik labi, iedomājies, mums tagad ir bērns. Okay. Pirmais, kā tu viņu nodrošināsi, ja tu strādā darba vietā, kurā tev ir reāla tehnikuma izglītība, un tu knapi nodrošini mūsu. Ko tu domā darīt, ka tev būs vēl viens mūsu ģimenes loceklis? Pirmais bija tāds, nezinu, varbūt vecā palīdzēs, jā. Paprasīs vienreiz, otrais. Tāds, labi, tu paprasīs vienreiz, otrais. Viņš aug, un man 22 gados nav vispār nekāda saprašana par to, ko nozīmē būt atbildīgam par bērnu, jā. Protams, tad jau es esmu daudz dzirdējis arī no citiem sev zināmiem kolēģiem, iepriekšējiem, jā, citās organizācijās, kurās, runāt, tam nekad nav gatavs. Tu nekad nebūsi gatavs veidot, jeb, teiksim tā, lai tev būtu ģimenes papildinājums, jā. Bet es tomēr mazliet skatījos uz to savādāk, jā. Man bija push-ups no manas mātes, jā, no maniem vecākiem, kad kaut kad jau vajadzēs, un tad savai mātei uzdevu jautājumu. Tu viņu audzināsi? Vai tu tikai atnāks paskatīties? Man nebūs visu laiks. Kāpēc uzreiz tā pārspīlē? Es loģiski tam visam pieeju, jo es ļoti labi apzinos, ja es par kaut ko uzņemos atbildību, tad man ir jādomā, vai to es gribu, vai to vienkārši man piespiež darīt. Psiholoģiski, jā? Un dienas beigās mēs ar sievu izrunājām to visu, un tad man bija vajadzīgs laiks saprast, jo man sieva negribēja. Viņa uzreiz pateica, es negribu, man vispār nav tas mātišķums. Un es sāku domāt, vai man vispār ir tēvišķums. Un es arī saprotu, ka es gribu dzīvot dzīvi sev. Es gribu dzīvot kopā tikai ar savu sievu, un man ir prieks, ka tiem, kuriem ir super, es apsveicu. Nav tā, ka mums bērnu nepatīk, jā, mums bērni patīk, bet mēs paši negribam. Tā vienkārši. Un kas notiek tālāk, tad, kad tu paziņo, piemēram, es saviem vecākiem, jā, tiek veidots tādas robežas. Pirmais standarta teksts ir, tu vēl neesi pieaudzis. Mēs esam apprecējušies, jūs esat vēl jauni, gan jau pārdomāsiet. Mēs, ejot laikam uz priekšu, mēs vienkārši loģiski domājam, mēs paši divatā esam situšies pa dzīvi, kā vien varam, un mēs tajā brīdī mēs esam vairāk kārtīgi runājuši par to, iedomājies, ja mums šajā brīdī būtu bērns. Vienkārši crazy. Tas ir šausmīgi. Un arī paklausoties, cik patiesībā ir diezgan daudz vecākiem grūti bērnu dārzā dabūt iekšā, jo viss gaida rindās, saslimst, visādas šādas lietas. Un tad, kad es sāku strādāt organizācijā, man bija apkārt sieviešu kolektīvs. Tev visu laiku viņi ir gan jāizvieto. Tad, kad nāk septembris un tad, kad nāk pavasaris. Slimošana, mājās sēdēšana, tāda tipa lietas. Un tev nāks aizvietot tos, kuru vecākiem bērni, diemžēl, ir apslimuši. Aizved vienu dienu uz bērndārs, saslim, visu nedēļu mājās. Un tu, kā darbinieks, dari 2 darbinieku darbu. Jā? Un tad tu padomā, vai tu vēl tā pats gribētu. Tā kā nē. Un tad mēs abi atkal komunikācijas
ar komunikācijas palīdzību mēs nodrošinājam to, ka mēs vienkārši izrunājam to, lai mums nav kaut kāds pārpratums, jā? Lai nav tā, ka mēs viens grib, otrs negrib. Vienkārši tiešām kontekstā pasakām, hei, mēs negribam, un kas notiek, mēs esam ik pa laikam par to runājuši, bet mēs esam dziļi par to pārunājuši, sapratuši, ka nē, mums to nevajag. Jūs arī, saprotu, ka tā saruna jums bija kaut kāda attiecība sākumā. Jā, un... 3., 4. mēnesis. Ļoti ātri. Ļoti. Mēs uzreiz. Un pēc tam nav bijusi vēl tā vēlme? Mums ir bijusi vairāk nevis vēlme, bet mēs vairāk tā kā vēlreiz pārunājam. Jo mums ļoti, man visvairāk patīk runāt, man sievai patīk vairāk uzklausīt, un rezultātā vienkārši es esmu bijis tas, kurš par to runājot, vienkārši mēs vēlreiz izējām cauri un saprotam, ka nē. Un tad ar laiku, man kā vīrietim ir jābūt tā kā ilgākam tam procesam, lai pareizi strādāt ar sevi, jo es sākumā pats ar sevi nerunāju. Ja es neuzdevu sev jautājumus, es skatījos, kas apkārt notiek, kas notiek sociālajā vidē, visiem taču viss ir kārtībā un tā, bet neviens īsti nepastāsta to, kad vecāki diezgan daudz palīdz, bērns iedod vecākiem, un tad ir jautājums, pagaidi, tu kā vecāks, kāpēc tu neaudzini to bērnu? Kāpēc jūs laiku saviem vecākiem dod un pats aizēja uz kādu ballīti, aizēja pamakšķerē, vēl kaut ko. Un tad ir jautājums, bet kāpēc tu nodod to bērnu viņiem, lai tas ir tavējais? Kāpēc tu neuzņemies pilnu atbildību un to laiku, ko patiesībā tam bērnam ir jābūt veltītam ar tēvu vai māti, nevis ar vecstāvu vai vecmāti? Jā, vecākiem jau patīk, ka pie viņiem tas mazbērns atbrauc, bet es iedomājos, tas šis vairāk ir tāds praktisks jautājums? Jūsu skatījumā. Man gribētos teikt, ka ir vairāki apstākļi, kas sniedz to apstiprinājumu, ka, piemēram, finansiālais stāvoklis. Otrām kārtām, ko es varu tam bērnam dot? Piemēram, ja es esmu jauns un tam līdzīgi, ko es viņam varu dot? Tas ir otrām kārtām. Ejot tagad jau, mēs ar sievu esam jau 10 gadus kopā, un mēs saprotam, ka mēs gribam dzīvot sev. Un mēs arī esam sapratuši, ka mēs neredzam bērnu savā, mūsu burbulī, mūsu ģimenē. Mēs vienkārši viņu neredzam, un mums arī nav vēlmi, jo mēs abi divi esam karjeristi, un rezultātā mums tas bērns, viņš mums nedod tādu baigo, kā lai pasaka, es neteiktu prieku, bet es negribētu teikt arī, manā gadījumā šobrīd uz šodienas acīm ir apgrūtinājums man pašam psiholoģiski. Jā. Es to negribu, es ar to nemaz negribu saskarties, un tas ir arī viss. Nē, es vienkārši iedomājos, vai tas ir tā kā jūsu tāda dziļa filozofija, pārliecība, vai arī tas ir tomēr kaut kas, ka, tā kā varbūt, ja pieņemsim, mums ir pēkšņi ideāla ekonomika, mums ir fantastiska izglītības sistēma, mums ir kaut kāda izcila pabalsta un vēl kaut kas. Jā. Un jaunās ģimenes tiek atbalstītas ar kaut kādiem, tur mājokļiem vai tur atmaksā hipotekāro kredītu valsts. Aptuveni uz to rēķinu mēs taisam augšā bērnu, jā? Es nezinu, bet tādi jau plāni ir. Bet es vienkārši domāju, vai tas nebūtu. Man personīgi tas mūsu gadījumā tas noteikti mūs nemudinātu. Okay. Nē, mēs ko es gribēju saprast tieši no tā, vai tā ir reāla filozofija, tā jūs tā pārliecība, vai arī šeit tas ir kaut kāds valsts nepiepildītais lauciņš. Tur jau ir īstenībā vairāk faktori. Es domāju, ka dienas beigās, ja arī finansiāli, piemēram, finansiāli viss būtu kārtībā, es arī sev uzdot jautājumu, es tiešām gribu. Ja? Un es vienkārši saprotu, ka es negribu. Jo, manuprāt, es arī to lasīju grāmatā, kur bija labi minēts par to, kā bērni bērnībā ir kļuvuši par vecākiem. No tāda konteksta, kad tev ir tavi vecāki, bet tev ir bijusi tāda bērnība, ka tu 5, 6, 7 gados esi rūpējies par saviem vecākiem. Un mums ar sievu ir bijuši šāda situācija. Un mēs esam izdzīvojuši to, kad mēs rūpējamies par saviem vecākiem, mācam viņiem, kā būtu jādara, lai gan mums ir 3-4 mēs esam 3-4 jaunāki. Ja? Un kad mēs esam tam izdzīvojuši cauri, un ka mēs otrais tam negribam iet,
Ja, un tas arī ir īstenībā diezgan liela daļa no arī pašas ģimenes, no kurienes tu esi nācis, kāda ir bijusi tā situācija un kā tu esi uzņēmies atbildību jau maziņš būdams. Ja. Tā kā es domāju, ka tas arī ir papildus, jo es saprotu, ir, protams, foršas ģimenes, kur atļauj bērnam būt bērnam, ģimenes ir tas, kas palīdz, izglīto. Man ir tiešām liels prieks, kad ir ģimenes, kuras sniedz bērnam atbalstu, bet māca viņu. Par finansēm, par dzīvi, par emocijām, par grūtībām, par visādām tādām lietām. Ja, ja tādi ir vecāki, super. Bet ja mēs tā paskatāmies, es esmu arī diezgan zīles redzējis, diemžēl tur ir 8 bērni, es pastos uz vecākiem, man tāds, wow, ko viņi var dot, man žēl to bērnu ir. Un ir atkal tie labie piemēri, ja, kur ir izglītoti vecāki, forši bērni. Un man kaimiņos bērnībā, man bija 12 gadi, man bija kaimiņos puika, kuram bija 4. Es tajā laikā 12 gados īsti nemācēju teikumu salikt kopā. Viņam bija izglītots tēvs un māte, kuri lasīja grāmatas, visu kaut ko darīja, un viņam 4 gados bija labāka komunikācija nekā man. Un es domāju, kāds var būt. Un tagad jau es saprotu. Ja tu nelasi, nemācies, neizglītojies, ņem piemēru no saviem vecākiem, tad rezultātā tu neko daudz arī panākt nevar, jo tev nav piemērs, ja, jo tu esi savu vecāku spogulis. Tā. Nu ko, teikšu tā, lai vairāk izglītotas ģimenes, izglītoti vecāki un, protams, lai visiem stipra veselība un lai tā pāru savstarpējā komunikācija arī ir adekvāta un viens otram atbalstoši pieņemam un tā tālāk. Tā kā milzīgs tev paldies, Arti, ka pievienojies Randiņš ar Rūdi. Paldies arī klausītājiem, ka jūs klausaties. Neaizmirstiet piesakot Randiņš ar Rūdi Spotify, Apple vai YouTube, jebkurā platformā, kurā jūs šo klausāties, kā arī Randiņš ar Rūdi TikTok kontam un Rūdis Malmesters Instagramā. Tur man var rakstīt un pieteikties. Vēlreiz paldies, Arti. Paldies arī tev. Tu tikko noklausījies podcastu Randiņš ar Rūdi. Ja mentālās veselības un attiecību tēmas skar arī tevi un tu vēlies manā podkastā izstāstīt savu stāstu, raksti man sociālajos tīklos. Bet ja esi mūsu sarunu regulārs klausītājs un vēlies atbalstīt podkasta veidošanu, uzsauc man kafiju. Saiti atradīs podkasta aprakstā un manos sociālo tīklu profilos.